Nedēļas nogalē pirmās izslēgšanas spēles sāka Latvijas florbola čempionāta vīriešu virslīgas 8 labākās komandas. Valsts čempioni Lielvārdē ar rezultātu 8-3 un 11-2 nedēļas nogalē sakāva Liepājas Kuršus. Ceturtdaļfināla sērijā līdz 3 uzvarām lielvārdieši tagad ir vadībā jau ar 2-0. Visā sezonā mēs tā diezgan ar galveno treneru Miršu Kostovu diezgan meklējam tos labākos variantus sastāvā. Bija izmaiņas virknējumos, bet beigās mēs tomēr atgriezāmies daļai pie vecajiem virknējumiem, kas nesa tos augļus. Ielikām lielu darbu pirms play-offa galvenais treneris Miša fiziskajā bāzē, un tas arī nestāja lēnām sāk nest augļus. Šodien veicas ļoti ideāli, kā redzat 8-1 rezultāts, un emocijas ir ļoti labas, un mūsējie tālāk arī turpinās. Kā vispār spēle kopumā komandā Aņas vadīt? Pirmais periods bija ļoti miegains, bet pēc tam otrā perioda mēs pamodāmies un spēle aizgāja, tas arī redzams rezultātā. Pa 3 vārtiem svētdienas spēlē uzvarētāji labā guva spēlējušais treneris Mihails Kostasevs un Sandris Virsnītis, kas atzīts arī par labāko spēlētāju, bet abus spēles vārtus Liepājas komandas labā guva Elants Zīverts, kuram arī labākā spēlētāja gods. Pietrūka koncentrācija visas spēles garumā, jo katrs periods sākums mums bija diezgan slikts, salētām daudz golus. Disciplīna, dabījām daudz 2 minūšu noraidījumus, kuros mēs arī ielēdām diezgan daudz golus, bet to visu izlabosim. Jā, mēs tagad jau senāk 2,5 sezonas jau neesam zaudējuši mājas spēles regulārajā un vienu tikai play-offā zaudējām pagājušajā gadā. Kāpēc? Kur ir tā panākuma atslēga šeit? Mājas sienas, paši atbalstītāji, ļoti ērti jūtamies, ļoti fantastiski šeit spēlēt. Katrai komandai ir kāda panākuma atslēga. Kas ir jūsu panākuma atslēga? Komandas spēle. Mēs esam visi vienoti no vienas pilsētas. Tā kā viens riktīgs skoliks. Liepājnieki kā savu stipro pusi min mājas spēles, kur tribīnēs esot savi atbalstītāji. Pēc zaudējuma lielvārdiešiem liepājnieki nezaudējot optimismu. Izejot pa halles durvīm, zaudētie vārti tikšot aizmirsti, jo priekšā vēl vismaz viena spēle pret Lielvārdi. Nākamā spēle 9. martā lielvārdiešiem jāizvada Kuršu komandas laukumā Liepājas Olimpiskajā sporta centrā. Laura Liepiņa, Artis Supe, Ogres televīzija.